Dārgie cilvēki, Paralimpiskās spēles Parīzē ir sākušās. Mēs braukādam cauri visai Parīzē, esam šobrīd nonākuši šeit pie šī zīmīgā torņa. Sakosim līdz ne tikai latviešu sniegumam, bet arī pieredzēsim dažādas citas paradisciplīnas. Šobrīd esam pie arēnas, kur norisināsies ratiņa regbija spēle starp Kanādu un ASV. Un noskaidrosim, uz ko tad šie atlēti ir spējīgi, kas īsti lācītim vēderā. Un iespējams iedvesmosim arī kādu jaunu dvēseli pievērsties paralimpiskajai pasaulē. Ratiņu regbijs ir miksētu komandu sporta veids, attiecīgi komandas sastāvā ir dažādu dzimumu sportisti. To nereti dēvē arī par murder ball, jeb nāves bumbu vai slepkavu bumbu sporta veidu specifiskās agresivitātes dēļ. Līdz ar to, lai izvairītos no ļoti spēcīgiem savainojumiem, apķert pretinieku ir aizliegts. Bet, kā mēs varam redzēt, ietriecoties iekšā otrā spēlētājā, tas tā teikt, sitiens ir gan spēcīgs tāpatām. Ratiņu regbijs ir aizguvis dažādus elementus gan no basketbola, gan no handbola, gan regbija. Un līdzīgi kā, teiksim, ratiņu basketbolā ir jāveic dribbles vismaz vienu reizi 10 sekundēs, kamēr bumba ir pie tevis. Atšķirībā no regbija, piespēles uz priekšu ir atļautas. Un, kā jau regbijā, spēles mērķis ir nogādāt bumbu otrā pusē spēles laukumam, un tas ir jāizdara 40 sekundžu laikā no bumbas iegūšanas brīža. Šoreiz ar rezultātu 51-48 triumfēja ASV izlase. Un mums izdevās notvert arī ASV spēlētāju un ASV treneri uz interviju. Pirmkārt, apsveicu ar uzvaru. Kādas ir emocijas? Jā, šīs ir manas pirmās paralimpiskās spēles. Sajūtas ir enerģiskas, un man ir liels prieks, ka mēs uzvarējām šo spēli. Kā arī vienīgā karaliene, vienīgā dāma šajā miksētajā sporta veidā. Kā ir spēlēt šādā jaukto komandu sporta veidā kopumā? Šis ir tāds interesants brīdis sievietēm sportā. Mēs dabūnam to uzmanību, ko mēs vienmēr esam pelnījušas, un būt daļai no šī stāsta ir tiešām liels pagodinājums. Kopumā es gribu dabūt cieņu, kā jebkurš atlēts, un manuprāt, es to šodien uz laukumu izdarīju. Apsveic ar pirmo uzvaru. Ja var nedaudz personiskāk jautājumu, mums valstī nav ratiņa regbija komanda, bet varbūt var pastāstīt nedaudz par savu stāstu un kā tu nonāci līdz šim brīdim. Jā, ļoti labs jautājums. Man bija 19 gadi un es spēlēju amerikāņu futbolu, un es salauzu savu kaklu, kad man bija 19 gadi. Un tajā brīdī es negribēju īsti piedalīties nekādā paralimpiskajā sportā vai adaptīvajā sportā kopumā. Bet tā lieta ar ratiņu regbiju vai ar jebkuru adaptīvo sporta veidu ir tāda, ka tā ir grupa ar cilvēkiem, kas tevi pacels, kad vajadzēs, un atraus nedaudz nost, kad arī tas būs nepieciešams. Un tas ir tas, kas tas bija man 20 gados, kad es sāku ar šo nodarboties. Līdz ar to tā ir grupa, kas tevi saprot un zina, kam tu ej cauri, jo tā var būt diezgan vientuļa vieta, ka tu iegūsti mugurkaula traumu vai tev ir ekstremitāšu funkcionalitātes problēmas vai jebkāda cita veida invaliditāte, kur tu vari izmantot šo sporta veidu kā tādu palīgu mehānismu un triekties iekšā citos cilvēkos, kas ir diezgan jautri. Liels paldies par atvēlēto laiku, un mēs vēlam jums visu to labāko.